Ogres novadā konstatēts lielākais Āfrikas cūku mēru uzliesmojums pēdējos 10 gados. Līdz ar to sociālajos medijos izplatās pieņēmumi, ka slimību Latvijā ievazāja apzināti, ka Eiropas Savienība vēlas kaitēt mūsu ražošanai vai ka tāda cūku mēra nemaz nav. Taču slimība ir īsta. Šogad tā atrasta arī Vācijā, Igaunijā, Itālijā un citur. Latvijā par kritušajiem lopiem Pārtikas un veterināro dienestu informē paši uzņēmēji. Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīgs, un arī cūkas, kurām nav nekādu simptomu, var inficēt citas. Ņemot vērā vīrusu izturību un izplatību un līdzinējo pieredzi ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā, tad, principā, apturēt fermas ietvaros šo slimību nav iespējams. Vīrusa skarto saimniecību cūkas nogalina ne tikai Eiropas Savienībā. Piemēram, pirms 2 gadiem Krievijā mēra dēļ likvidēja gandrīz 500 000 cūku. Cilvēku šī slimība tiešām neapdraud. Taču gaļā un citur vīruss izdzīvo vairākus mēnešus. Tātad tas viegli var atkal nonākt cūku fermās vai pie meža cūkām. Slimība ir aktīva daudzos pasaules reģionos. Eiropas Savienībā to atklāja pirms 60 gadiem, bet mūsdienu vilnis sākās 2014. gadā Austrum Eiropas valstīs, kur to visticamāk ienesa inficētas cūkas no Baltkrievijas. Plašāk par cūku mēri lasi Rebaltika mājaslapā un lūdzu dalies ar šo video.